Šodien mans mērķis ir uzvārīt zupu. Zupu es gribu vārīt no nātrēm, bet vispirms, lai viņu varētu uzvārīt, man vajag ugunskura. Laika man ir maz, tāpēc pa pašām nātrēm pastāstīšu nedaudz vēlāk. Šobrīd es gribu iekurināt ugunskuru, un par ugunskuru es izmantošu tos divus vecos bluķīšus. Es viņus gāzīšu horizontāli, starp viņiem kurināšu sausu zaru ugunskuru, un virsū arī likšu katliņu, kurā varīsies man tā zupa. Aiziet pie darbā. Nu, lūk, šeit pa vidu es arī likšu nepārtraukti savus zērus, tiek kurēsies. Šeit virsū būs mans katliņš. Nu, un teoretiski plītņai vajadzētu strādāt. Bet tikko es pamanīju, ka vējš pūš no tās puses. Es domāju, ka varbūt labāk man to konstrukciju ir sagriezt nedaudz, lai tas vējš tomēr pūš iekšā. Tā arī es domāju, ka darīšu. Nu, lūk, šādi. Tā. Lai man tas viss tagad procesā neapgāstos šādi, tad es iedzīšu te zaļus mietiņus, lai viņš turās kopā. Labi. Gatavs. Tagad atliek tikai kurināt. Labi. Nu, pirmais darbs ir padarīts. Ugunskurs ir iekurts, un, lai liek netērēt laiku, būtu labi jau likt vārīties ūdeni. Bet pirms es lieku vārīties ūdeni, es gribu nedaudz pastāstīt, no kā man tā zupa būs. Daudz ir taisījuši zupu no pupiņām. Jūs jau ieraugat, ka te man stāv jau žāvēts rības gabals. Daudz ir arī taisījuši zupu no skābenēm, bet es šodien taisīšu zupu no svaigajām nātrītēm. Saka, ka tur ir ļoti daudz vitamīni, tam es ticu, ka tur ir ļoti daudz zels, tam es arī ticu, bet, nu, varēja būt šitais trauciņš nedaudz smagāks līdz ar to, bet, nu, pavasara spēks, tūlītās man katlā vārīsies. Bez nātrēm man katlā vārīsies arī ribiņas. Tad es piegriezīšu vēl klāt arī sīpolu. Tad vēl es sāli pēc garšas, lai gan skatīšos, cik daudz tur tanī ribiņā ir iekšā ķiploku.
Kartupeļi 2. Nu, un vēl arī pašās beigās es pielikšu klāt 2 olas, cieti novārītas olas. Labi. Pirmais, kas ir jādara, tas ir jāvār ūdens un jāliek ribiņas jau vārīties. Lai tā gaļa... Nē, neturēsies. Jā. Jāliek ribiņas vārīties, lai tā gaļiņa jau veido buljonu, jau atlec no kaula. Tad es to visu zvejošu ārā, atdalīšu kaulu no gaļas un atkal metīšu no jauna. Tā. Katls 2,5 litri. Un ūdens līdz no mājām. Labi. Jāliek ir tur. Lai vārās. Ugunskurs kurās, ūdens vārās. Nākamais, likšu klātīm ūdenim ribiņas. Pēc tam jau kartupeli, sīpolu, nātris un vispārējo. Un grūbas vēl arī. Protams, grūbas, iepriekš nomērcētas grūbas, minūtes 20-30. Lūk, daudz nē, uz mazu katliņu. Jā, uz mazu katliņu tāda šauja neliela. Labi. Ribiņas mēs ar nazi atdalīsim nedaudz. Un liksim katlā iekšā, lai vārās. Tad, kad būs izvārījies, tad ņemšu nostīm no kaula gaļu, vēl smalkāk sagriezīšu un metīšu apkai katlā. Tā, šito liekam vārīt. Tā. Nākamais. Griezīšu sīpolu. Tā. Sīpolu pagaidām iekšā es vēl nemetīšu. Tikšu galā tām ribiņām, tad sīpolu. Kad sīpoli ir sasmalcināti, tālāk jau ķeršos kartupeļiem klāt. Kartupeļiem, man viņi ir 2. Nu jau te ir sīpola kartupeļiem. Tālāk ķiploks. Ar ķiploku es darīšu vienkārši. Es viņu vienkārši nomizošu, pārgriezīšu uz pusēm un tāds gabals arī metīšu iekšā katlā. Es neko tur nesmalcināšu.
ķiploks. Tā, principā, tas no griežamajiem arī viss, vēl beigās būs ola. Bet tagad man ugunskurā jau ir uzvārījušās rības. Man vajag to gaļu dabūt no kauliem. Ņemam no rības un liekam apakaļ šito te visu tur vārīties. Tāds plāns. Kas par ribiņām. Tāds pašs viņas varētu ēst. Bet, nu, zupā būs vēl gardāks. Ribu buļļoniņš jau ir uzvārījies. Tālāk, lai vārās kartupeļi, sīpoli, ķiploks un es domāju, ka arī grūbas. Nu, lūk, pilns katls ar pavasaru spēku. Es ceru, ka tās nātras tagad vāroties nedaudz saplaks, bet, nu, jebkurā gadījumā, man liekas, es nedaudz pieliešu vēl klātīm ūdeni. Nu, re. Vēl tikai olas jāsagriež un būs jau gatavs. Nu, lūk, dabā, svaigā gaisā, pie ugunskura, nātru zupa. Smaržo jau labi. Un garšo tikpat labi, cik smaržo. Kā būtu teicis slavenais pavārs Mārtiņš Rītiņš, tad, nu kas var būt labāks par šo? Ai. Noteikti izmēģiniet. Viss, pietiek filmēt. Jāēd.